Daudz autovadītāji uzskata, ka jo jaunāks automobīls, jo mazāka varbūtība, ka tam kaut kas nav kārtībā. Vai tā ir patiesība vai mīts? Mēs to mēģinājām noskaidrot kopā ar mūsu draugiem ar Car Vertical, kas rūpējās, lai mēs vienmēr tiktu pie svaigas auto vēstures atskaites. Un ar citu jūs labi ziniet, ka ar kodu Autodroms mēs vienmēr varam iegūt 20% atlaidi šādai te vēstures atskaitē, un līdz ar to vēl izdevīgāk uzzināt, vai mūsu noskatītais braucamrīks ir tāds, kā mēs par to esam iedomājušies. Ja jau šobrīd esam skaistajā ķegumā, kur visapkārt ir daudz meža un daudz sēnes, tad nolēmu, ka visprātīgāk tur būtu doties ar kaut kādu lielu apvidnieku. Nu tā, lai droši. Tāpēc 2020. gada ražojums Toyota Land Cruiser. Nu, kas varētu būt vēl lepnāks par šo? Nu, ja nu vien varbūt motoriņš tas mazais, 2,8, bet to kaut kā var paciest. Kāpēc mēs par šo automobīli pievērsāmies tieši šoreiz? Automobīls ir uzražots 2020. gadā, tajā pat gadā Spānijā tas tika iegādāts, un tas nobrauca tieši 3 mēnešus, lai iekļūtu, nu, es teiktu, tādā satiksmes negadījumā. Diemžēl auto vēstures atskaitēs nav rakstīts, kas notika ar pašu auto vadītāju vai tiem, kas atradās automobīlī, bet spriežot pēc fotoattēliem, nekas labs tur notikt nevarēja, jo automobīlim burtiski nav ne aizmuguris, ne sāna, ne daļa no priekšpuses. Tāds, nu lūk, notikums notika pēc 3 mēnešiem. Tad šis automobīls pazuda uz ilgāku laiku. Nu, protams, uzreiz pēc tam, kad tas tika norakstīts un uzskatīts par satiksmei vairs nederīgu. Kādu laiku tas bija, nezinu, kur, līdz 2024. gadā, proti šogad, tas skaisti ieripoja Latvijā, un nu, tas ir pieejams kā automobīlis ar ļoti mazu nobraukumu, tikai 37,000 kilometri, un nu, automobīlis, kurā sēdies un brauc, kurš nav nesis, neskrāpēts, nekādi savādāk apskādēts. Atskaitē var ļoti skaisti redzēt, ka pirmos 3 gadus automobīls ir nobraucis tikai 1800 kilometrus. Nu, tas noteikti bija uzreiz pēc negadījuma, kad skaidrs norakstīts automobīls nekur tālāk netika. Jā, un tagad mēs to skaidra lieta, ka varam iegādāties. Turklāt iegādāties par visnotaļ labu, es domāju, augstu cenu, un automobīls jau vizuāli izskatās tīri tā nekas. Noskrējiens, nobraukums, odometra rādījums visticamākais varētu būt arī tāds, kāds te ir. 37,000 kilometri. Taču kā ir veikts šis te remonts, to gan mēs varam tikai minēt. Un galvenokārt jau, kur šis remonts ir veikts. Nu, gan jau, ka kaut kur pa ceļam no Spānijas līdz mums. Tāpēc atcerieties, lai arī tas būtu tikai pusgada vecs automobīls, par to vēl jo vairāk būtu vērts uztraukties un iegūt Car Vertical auto vēstures atskaiti, kuru kopā ar mums, ar atlaižu kodu Autodroms, var iegūt ar 20% atlaidi. Un tad mēs visi kopā brauksim ar labiem, kārtīgiem automobīļiem, vai vismaz zināsim, ko tieši mēs nopērkam. Tas taču ir tā vērts, vai ne?